Viens no argumentiem, ko cilvēki min, kāpēc nesporto, ir baidās par savu locītavu veselību. Protams, locītavas pie slodzēm un gadiem ejot dilst. Mums ir locītavas, un locītavu virsmas vienmēr dilst arī. Arī metāla locītavas, kaula locītavas, koka, kur ir mūsu locītava, un tas ir gūžas locītava vai vai plecs. Un viņas strādājot, ikdienā strādā un dilst pamazām. Un nav nozīmē, vai tu vecs vai jauns, bet viņas dilst visiem. Locītavām ļoti labvēlīga slodze ir, pieņemsim, vai ritens vai nojošana, jo tas atkal to skrimsli bagātina un ļauj viņam tā kā apskābekļoties, uzņemt barības vielas un atjaunoties. Kā iesaka sporta ārsti, pamatā ir divas lietas. Sportot vajag pareizi, locītavas atbrīvot. Un tagad es to kājiņu velku pie sevis. Un te ceļgala locītava atveras vaļā. Aiziet, atnāc. Un otrs, locītavas pabarot ar glikozamīnu un chondroitīnu. Glikozamīna lietošana ir ļoti apsveicama, ja tas ir tā kā profilaktiskos nolūkos reiz gadā tāds kursiņš iziets, arī ja cilvēkam nav sūdzības, bet viņš skrien sākot no pusmaratoniem, maratoniem, sēž garas distances. Vai arī tad, ja cilvēkam ir problēmas, tad arī tas ir ļoti noderīgi. Es šito glikozamīnu atzīstu. Ar noteiktām zālītēm viņš var tur tā kā laka noklājas mazliet, tā kā mēbelē vai kam, ja? Un tomēr noklājas tā viena kārtiņa, otra, treša, un tas skrimslīts tomēr barojas. Jo viņš jau barojas no tā šķidruma, kas viņu apņem. Un tomēr nevar teikt, ka galīgi nekad neatjaunojas, tomēr atjaunojas. Ortomaks palīdz apgādāt organismu ar locītavām nepieciešamajām vielām. Ortomaks sastāvā esošais glikozamīns kopā ar chondroitīnu sulfātu palīdz uzturēt veselīgas locītavas kaulus un skrimšļaudus, palīdz saglabāt locītavu elastīgumu. Ortomaks sastāvā esošais mangāns palīdz uzturēt veselus kaulus, palīdz veidot normālus saistaudus.